Labs rīts jūs mājās, labs rīts no mūsējām. Man sauc Andris Lanka un šī prāta rītros. Un tāpatās kā visus rīts jau vairāk kā 5 gadus mēs šos 6:30 tiešraidē Facebookā mēs runājam par to, ko mēs darām uzņēmējdarbībā un lietas, kuras mēs pārdomājam, kam mēs gribam varbūt šī dienā pievērt īpašāku uzmanību. Un šī rīta raidījums ir par to, cik svarīgi ir darīt to, kam ir rezultāts. Vienkārši lieta, likās, ok, šitas ir skaidrs, šito skrolējam tālāk vai kaut ko interesantāk atrast, bet patiesībā ļoti dziļš domgrauds tajā visā ir iekšā. Un par to mēs arī runāsim šī rītā, par to angliskais teiciens doing what works. Interesanta lieta. Studējot arī vairākus uzņēmējus un jaudīgus cilvēkus, kas ir kaut ko sasnieguši, viena no niansēm, ko viņi atzīst, ir tas, ka viņi nav skrējuši pakaļ tikai kaut kādām jaunām idejām. Jā, viņi ir bijuši atvērti uz jaunumiem, uz kaut kādu lietu pagriezieniem, un bieži vien tie pagriezieni arī bijuši ļoti kardināli, bet tāpat laikā viņi ir tikpat lielu uzmanību, ja ne daudz lielāku uzmanību pievērsuši lietām, kas darbojās. Jo daudz kur atrisinājums ir nevis jaunajā lietā, bet atpazīt to, kas darbojās, piešķirt tam pienācīgu nozīmi un atstrādāt līdz mielēm, līdz gandrīz vai perfekcijai to, kas tev ir uzticēts, to, kas darbojās, to zobratiņu, kas jau tev ir, nevis meklēt jaunu un cerēt uz jaunu kaut kādu risinājumu, kas stāv priekšā. No manas personīgās pieredzes, un arī tieši šobrīd mēs personīgi savā biznesā ejam cauri tādai lietai, jo mums ir galvenā uzņēmējdarbības forma, mums ir valoda apmācība, tas jau ir bijis 27, 8 gadi garumā, un tur dažādie nogriežiņi bijuši un izrāvieni, un ja ir bijuši kaut kādi izrāvieni, tad arī gatavojoties šim raidījumam, es atcerējos vienu izrāvienu, kurš mums bija 2010, 11, 12 gads, tur tie 2-3 gadi, bija viens konkrēts nodarbinātības valsts aģentūras projekts, Eiropas projekts, kas bija iedotas tur naudiņas, un es biju iemācījies vienu, tur nebija viens, tur bija kāds 2-3 lietas, ko es biju samācījies, gan kā veidot attiecības ar NVA tantēm, gan kundzēm, gan kā runāt ar potenciāliem klientiem un kā to izdarīt tā, lai tur viss papīri būtu kārtībā un arī tas klients būtu dabūjis to risinājumu, kas tur bija. Tur bija, es atceros, toreiz bija kaut kādi 250 lati, kurus varēja dabūt pieaugušo tālāk izglītībai, un cilvēki varēja pieteikties, tur, nezinu, traktorijas tiesības, nagus, manikīru mācīties vai angļu valodu. Protams, mums uzzinot par tādu projektu, mēs viņu vienkārši izspiedām pa visu Latviju, un tas izdevās ļoti īsā laika periodā, mazliet piebilde, izdevības nav gadiem atvērtas, un nesēju šitā te, un, kad tad tu nāksi? Viņas ir bieži vien atvērts tikai uz mirkli. Es atceros, pirmajā gadā mēs bijām pirmie, kas pamanīja, un tā riktīgi ieskrējāmies, un kārtīgi šim projektam riktīgi pieteicāmies, jo pārējās skolas un tās izglītības iestādes vēl tā, kas to izmantos, kas tur tā vajag skries, un tad tur viens vai divi atnāca. Tur vajadzēja ļoti ar tādu mērķiecīgu rīcību iet, nevis vienkārši sēdēt un gaidīšanas pozīcijā. Tad nāciet, ņemiet tos certifikātus, tos kuponus, ja viņus varēs saukt. Ņemiet un nāciet pie mums, mēs jau esam atvērti, ja? Bet nē, tur vajadzēja otrādi. Tur ir tā, ka tu skraidi plika pakaļ pa pagastu un viss sauc un aicina pie sevīm, un tas ir tas, ko es darīju. Un tā bija tā lieta, kas works. Tā bija tā lieta, kas tādā brīdī strādāja. Un neko unikāli es neizdomāju, kā es viņu attaisīju, kā es piesaistīju vairākus 100 cilvēkus Liepājā, tā es piesaistīju vairākus 100 cilvēkus Rīgā, tā es piesaistīju vairākus 100 cilvēkus Jelgavā, tā Madonā. Un mēs braukājām pa Latviju, un nemaldos vienā brīdī mums bija kaut kādas 16 Latvijas vietās, kur mēs mācījām angļu valodu. Mēs īrējām telpas, mums bija skolotāji, mums bija mācību programmas, mums bija papīri un visādas lietas, ja, un sadarbība ar vietējiem nodarbinātības valsts aģentūras koordinatoriem, ja, un nekā unikāla tur nebija. Jauna bija lieta, kas darbojās, un to lietu mēs gājām un darījām. Tur bija pirmā lieta, kas, un dažkārt ir tāds profesionālais kretīnisms, piemēram, ir tāda lieta kā sarunu scenārija, kur ir tas, sauc, pārdošanas valodā viņi sauc par skripts. Ja? Tu var pastudēt, paskaties internetā viņus closing scripts, kā noslēgt darījumu, ja? Vai
kā tad būtu jārunā, lai tad tā saruna izvērstās inteliģenti, nevis kaut kur manipulatīva, bet lai tā saruna neiesprūst. Tur ir tā galvenā atslēga tiem sarunu scenārijiem. Un es samācījies tos sarunu scenārijus. Es neizdomāju jaunu katru reizi. Tas arī ir profesionālitātes pazīme. Amatieris, kā es šodien jūtos, tā es maucu. Ja? Un katrs amatieris vienmēr noliks iepriekšējā profesionāļa kaut kāda sagatavotās lietas. Kas te tur, kas tā runā? Līdzīgi kā man kādreiz, kad mēs uzsākām arī savu uzņēmēju darbību un kaut kādas lietas, mums bija vēl viens biznes par nekustamo īpašumu attīstību, tad tur bieži vien bija tā, ka tas meistars, kurš atnāk, kurš mērķis jums šitās te flīsi līdzs, vai kurš tāpēc idiots jums ir līmēs, vai nojaukās tur, bet vienmēr iepriekšējais bija, kas tas pa stulbumu, ja? Likās, būs kādreiz beidzot kāds, kas atnāk un atsaka, māc, čeks var redzēt, jā, ir normāls. Gan tas tāds profesijas iezīme, ja? Nolikt iepriekšējo un neņemt vērā to, ka ir taču arī kaut kādas lietas, kas ir kopsaucēji. Un arī šādos sarunu scenārijos patiesībā tā ir profesionālitātes iezīme paņemt un necensties izdomāt savu, bet darīt to, kas ir jādara. Piemēram, teātra pasaulē aktiera profesionālitāte vērtē pēc tā, ka viņš neizdomā Šekspīru no jauna. Ja? Viņš varbūt tur, protams, kaut ko pieliek, intonatīvi, tonalitātēs vai kaut kas tur noteikti būs no tā cilvēka paša, bet viņš iet pēc tā scenārija. Un viņš pieturās pie tā, vismaz manā izpratnē par to teātra pasauli, tas ir tas, kā es to saredzu. Ja? Un es pieturējos. Es pieturējos pie tā paša scenārija, kā es atceros Rīgā gāju no veikala uz veikalu, un tur bija pārdevējs, un pārdevējiem es biju izstrādājis, es tā biju pārbaudījis, ka tāds sarunas scenārijs mums tur darbojās. Ja? Kad pār kožļens un pie kases, tur tā, cik un tur būs, tik būs, ja? Ok, labi. Tad es atnāju, kā jums ar angļu valodu? Un kā cilvēks tajā brīdī, domā, ka tu angliski taisīsies, tu lidās, man nekā nav, es neko nezinu. Es saku, superīgi. Mēs te padās, mums ir valodas skola, mums ir viens Eiropas projekts, kur jūs varat dabūt bez maksas 250 latus, lai jūs pie mums varētu mācīties angļu valodu. Kur es jums varētu aizsūtīt vairāk informācijas par to? Kāds jums e-pastiņš? Pasak to e-pastiņu. Ja gadījumā kaut kur ar tiem e-pastiem kaut kas nokļūdās, kāds jums bija, kāds ir telefona numuriņš, tāds un tāds? Šitādā veidā es gāju no veikala uz veikalu, nekā glamūrīgi, nekā seksīgi, nekā tāda, par ko varētu rakstīt, nezinu, kādos mega žurnālos, ja? Bet viņš darbojās. Mēs attaisījām Rīgas filiāli, un tajā vietā, kur tas birojs mums līdz Covidam vēl bija, 11 gadus nodarbojās. Ja? Tagad mums ir cits modelis, kur mēs darbojamies digitālās platformās un varam strādāt attālināt un distancēt daudz kur, bet līdz tam, un tas sākās ar vienkāršu pieturēšanās pie tā, kas darbojās. Ja? Un bieži vien ir dilemma. Un tā dilemma mums arī ir kā uzņēmējiem starp to, ko mēs esam iedomājušies, starp to, ko mēs varbūt gribētu, un starp to, kas darbojās. Un kaut arī nav pretruna tajā funktierēt un domāt un skatīties, kā varētu izdarīt lietas labāk, bet ļoti bieži tiek atstāts novārtā tas, kas darbojās. Un tā svarīgā lieta ir tieši tajā, kad ir vajadzīgs novērtēt to, kas mums jau ir. Un to paņemt un izstrādāt līdz, kā minēju, līdz mielēm, līdz tam, kad līdz perfekcijai, līdz tam, kad tu zini, šī lieta mēs esam pievērsuši uzmanību sākumam, beigām, vidum, tādai niansē, šitādai niansē, un šitā recepte ir atstrādāta tā, ka vairāk labāk nevar. Viņi tiešām ir tas maksimālais izdarīts, nevis tikai tiecoties pēc tā iespējamā labākā vai bišķiņa labāka. Mēs aizmirstam un neuzliekam riktīgu uzsvaru uz to recepti, kas mums jau ir. Noslēdzošs piemērs, es atceros, mūsu pusē ir tāds labi kafejnīcas ģimenes restorāns Bernārds Zinteriņš un saimniece Liena. Viņa stāstīja par to, kā savā laikā, kad viņi sāk ar to kafejnīcu, un viņiem tāda pončika baigaršīga. Ko garšīgs. Pončika, un tur ir tāda karameļa mērcīte. Viņi saka, pirmās reizes tur kluči vien bija, saproties no tās karameļa mērcītes. Nesenāca. Bet tagad viņi saka, es pat jūtu, es dzirdu pēc skaņas, ir vai nav, vai kā tur ir, vai kas tur būs, ja? Es dzirdu pēc skaņas. Un viņi saka, un tā ir tā štēli arī, piemēram, tagad viņi ir atstrādājis to receptu, tā lieta, tā šepti iet, ja? Viss notiekās, un ja nav vairāk
godīgi viņi pat zina, ka viņi var attīstīties uz kaut ko citu, tāpēc, ka šī jau tiek atstrādāta un ir jau gadiem atstrādāta, un tur visi tie mainīgās sastāvdaļas tam uzmanība ir pievērsta, uzlabojumi veikti, un tagad tā lieta tiešām darbojās ar pilnu apjomu un no visas sirds. Piemēram, man personīgi šī brīdī tā dilemma, kas man bija, mēs darbojoties valodās, ko es arī minēju, ka mēs arī raidījuma sākumā minēju, ka mēs pašiem cauri tādam izaicinājumam. Un tur ir tā, ka mēs redzam, ka mums valodās ļoti labi darbojas tas pārdošanas modelis, kas mums ir šī brīdī ar mūsu reklāmām, kas aiziet pēc tam uz mūsu sarunām un pēc tam arī uz privātu stundām. Un tas modelis jau 2. gadu iet ļoti labi, ļoti, ļoti labi. Bet, protams, skatoties to, kas notiek tirgu, es redzu, ka tur ir cilvēki, kas pelna, piemēram, tas pats iPhone Photography School latviešu uzņēmums, kurš pagājušo 23. gadu pabeidz ar 18 miljonu apgrozījumu. Ja? Un viņi tirgo, teiksim tā, pāris kursiņus digitālā formātā, kur viņi ir safilmējuši un sapcīt iesaka pačikot, iPhone Photography School. Mega labs piemērs. Viņi tirko 2 kursiņus, un tiklīdz viņš visu to reklāmas daļu un vēl kaut ko ir izdarījis, tā roboti un cilvēks nopērk, tā roboti nosūta to piekļuvi, un viss, viņš savu darbu viņi pabeidzis. Es izdarīju visu reklāmas darbu, sociālo mediju darbu, zvanīšanās darbu, vēl kaut ko. Man tikai darbs tajā brīdī sākās. Ir starpība, ne visi darbi ir vienādi. Un arī man tāds rozā sapnis ir, ka mēs vienā brīdī atradīsim to saucamo product market fit starp mūsu klientiem vai potenciāliem klientiem un to, ko mēs mākam piedāvāt, kad mēs arī varēsim šo te digitālo sūtīt, jo tas ir daudz vieglāk. Tu to vienreiz kapitāli ieguldies, tas sākums ir grūtāks, bet pēc tam tas pēcdarbs ir daudz, viņš vienkārši gandrīz vai nav. Viņš ir nopērk cilvēks, un tu ir viss sagatavots, un ku tev ir. Un tas ir digitāls produkts, un viņš ir vienkārši pa vadiem aiziet, vai pa gaisu. Bet uz to tiecoties šito te digitālo, vienā brīdī skatījos, man vairāk arī konsultanti, kuriem es runāju, teica, bet Andri, tev šitas jau darbojās. Un nepalaini garām šito. Un to es kaut kādu pirms 8 mēnešiem tā sēdēju, skatījos, un man salīdzinoši, un tas nav, ka es esmu nepateicīgs, salīdzinoši te ir daudz vairāk darba nekā šeit. Bet arī šis ir jānovērtē, līdz kamēr atvērsies šis. Un tad tāpēc arī šī rīta doma ej un darām to, kas mums darbojas tagad. Lai jaudīgi un tiekamies rīt.